Sveiki! Es esmu Oļeja Ostrovska, pašnodarbināto un uzņēmumu grāmatvedis. Tu esi iegādājies tehniku, piemēram, telefonu. Vienā čekā vai nomaksā un nezini, kā to norakstīt. Pirmais, ja esi iegādājies to līdz 1000 eiro, tu vari norakstīt to uzreiz, bez kādiem nolietojumiem un visa pārējā. Ja summa ir lielāka par 1000 eiro, tad ir nepieciešams sadalīt uz noteiktu nolietojumu likmi. Pats sistēma dara to automātiski, ja tu pievienosi savu pamatlīdzekli savā kartiņā. Ja tu esi iegādājies tehniku kredītā vai nomaksā, tas arī nekas traks. Pievieno tehnikas kopējo summu savā pamatlīdzekļu kartiņā, veidos pats tavus norakstīšanas ierakstus, bet tev ir jāatcerās, ka rēķinā nomaksā parādīsies un tā summa tev ir jānoņem. Tu nevari viņu norakstīt. Kā arī ir jāatcerās, ka ja tu lieto tehniku ne tikai savai pašnodarbinātai saimnieciskai darbībai, bet arī sev personīgi, tad tu nevari norakstīt šo izdevumu 100%. Tev ir tas jāsadala. Maksimāli, ko tu vari norakstīt, ir 70%. Apskatīsim piemēru. Ja tu esi iegādājies tehniku uz 4000, piemēram, un tu to lieto gan savai saimnieciskai darbībai, gan arī ikdienas lietām, ja personīgi, tas nozīmē, ka tu varēsi norakstīt 70%. Tie ir 2800. Tu šo summu ierakstī pamatlīdzekļa kartiņā pie kopējās vērtības. Saglabā to un pats sistēma veidos katru mēnesi tavu nolietojumu automātiski. Tev par to nebūs jādomā. Vai tu esi jau to lietojis? Ja jā, tad raksti komentārā savus jautājumus, ja tādi vēl ir palikuši.